Labdien! Mani sauc Viktors Bārviks. YouTube'ā mācītājs Viktors. Esmu Rīgas centra Kristus draudes mācītājs. Draudes mājaslapas adrese ir www.rckd.lv. Lūdzu uzšķir Apostoļu darbu grāmatas 4. nodaļu. Turpināsim savu ceļojumu caur Apostoļu darbu grāmatu. Šī grāmata ir ļoti spēcīga un ļoti saistoša mums šodien. Šajā spredikī ir izmantots Jasona Heiguda spredikis. Apostoļu darbu grāmatas 4. nodaļā no 34. līdz 35. pantam ir rakstīts: viņu starpā arī nebija neviena, kam kā trūktu, jo tie, kam bija tīrumi vai nami, tos pārdeva un atnesa maksu par pārdoto un nolika apostoļiem pie kājām, un katram tika izdalīts, kā kuram vajadzēja. Nolika apostoļiem pie kājām, tas ir nodeva apostoļu pārziņā. Kādēļ? Un katram tika izdalīts, kā kuram vajadzēja. Šķiet bija daudz ebreju no ārzemēm, kas bija kļuvuši par kristiešiem, un viņiem vajadzēja palikt ilgāk Jeruzālemē, lai apgūtu apostoļu mācību pirms atgriešanās mājās. Lūk, pirmā bībeles skola, ko atbalstīja vietējie kristieši, sevišķi turīgākie. Apostoļu darba grāmatas 4. nodaļā no 36. līdz 37. pantam ir rakstīts: arī Jāzeps, ko apostoļi sauca par Barnabu, tulkojumā iepriecināšanas dēls, Levīts, dzimis Kiprietis, pārdeva tīrumu, kas viņam piederēja, atnesa naudu un nolika to pie apostoļu kājām. Lūkas sniedz mums pozitīvu piemēru ar Barnaba rīcību, bet tad negatīvu piemēru, tas ir brīdinājumu. Ne visiem bija tik šīsta motivācija kā Barnabam. Apostoļu darbu grāmatas 5. nodaļā no 1. līdz 2. pantam ir rakstīts: bet kāds vīrs vārdā Ananija ar savu sievu Sapfiru pārdeva savu īpašumu un ar sievas ziņu paturēja sev daļu maksas un kādu daļu atnesis, nolika to pie apostoļu kājām. Šim pārim bija tiesības paturēt sev daļu maksu no pārdotās zemes. Šie nebija spiesti pārdot zemi. Kristietība nav komunisms. Šī ziedošana notika brīvprātīgi. Šim pārim nebija tiesības izlikties, ka atnesa visu maksu. No 3. līdz 4. pantam ir rakstīts: tad Pēteris sacīja: Ananija, kāpēc Sātans piepildījies tavu sirdi, ka tu meloji svētajam garam un paturēji sev daļu tīruma maksas? Vai tas tavs būdams nevarēja tavs palikt, un vai arī pārdots tas nebija tavā rīcībā? Kāpēc tu esi ieņēmies tādu lietu savā sirdī? Tu neesi melojies cilvēkiem, bet Dievam. Pēters it kā saka, tā bija tava izvēle, kā tu rīkosies ar šo naudu. Neviens tevi nespieda, bet tu meloji par to, ka devi visu to naudu mums. Tu patiesībā paturēji daļu. Kas liktu cilvēkam tā rīkoties? Acīm redzot vēlme tikt uzskatītam par dāsnāku nekā patiesībā esi. Godkārība. Ja tu gavē, ja tu ziedo, nepublicē rakstu par to, cik labs esi. Taču šis pāris to darīja ar melošanu. Var saprast, ka Ananija rīkojās nepareizi, taču tas, kas seko, spēj šokēt. No 5. līdz 6. pantam ir rakstīts: dzirdēdams šos vārdus, Ananija pakrita un nomira, un lielas bailes pārņēma visus, kas to dzirdēja, bet jaunekļi piecēlušies to apkopa un ārā iznesuši apglabāja. Ananija nenomira
no sirdstrieka, no kauna. Dievs viņu sodīja, bet šausmas nebeidzas. 7. un 8. pantā ir rakstīts, pēc kādām 3 stundām ienāca arī viņa sieva, nezinādama, kas bija noticis. Tad Pēteris viņai teica, saki man, vai jūs šo tīrumu par tādu maksu esat pārdevuši? Un viņa atbildēja, jā, par tādu. Sievai dota iespēja runāt patiesību šajā lietā, taču viņa turpina izlikšanos. No 9. līdz 11. pantam ir rakstīts, bet Pēteris viņai sacīja, kāpēc jūs savā starpā esat norunājuši kārdināt tā kunga garu? Redzi, to kājas, kas tavu vīru apglabājuši, ir durvju priekšā un iznesīs arī tevi. Tūdaļ tā nokrita pie viņa kājām un nomira. Jaunekļi, ienākuši, atrada to mirušu, iznesa viņu ārā un apglabāja blakus viņas vīram, un lielas bailes pārņēma visu draudzi un visus, kas to dzirdēja. No Apostoļu darbu grāmatas sākuma mēs esam surfojuši lielu sajūsma vilni. Dievs bija izlējis savu žēlastību, garu, svētību. Daudzi kļuva par kristiešiem, cilvēki to baudīja, cilvēki uzvedās drosmīgi. Taču tagad šoks, vējš it kā ir izlaists no burām. Varbūt tu zini šo notikumu, taču ļoti iespējams tev vienalga ir šoks. Šoks nevis, ka melojoša godkārība ir uzskatīta par grēku, bet tas, kāds sods tam bija. Kā draudze reaģēja uz visu šo, un lielas bailes pārņēma visu draudzi un visus, kas to dzirdēja. Jā, šie meloja, taču viņi tūlīt pat nomira. Dievs nedeva viņiem iespēju nožēlot šo grēku. Kaut kas šeit līdzīgs ar laiku, kad Dievs iedeva 10 baušļus Izrēlam. Vēstulē ebrejiem 12. nodaļā no 18. līdz 21. pantam ir rakstīts, jo jūs neesat pienākuši pie kalna, kas rokām taustāms, pie degošas uguns un mākoņu tumsas un vētras, pie bazūnes skaņas un vārda balss, par ko tie, kas dzirdējuši, ir lūguši, lai viņiem vairs nekas netiktu teikts, jo tie nevarēja panest to, kas bija pavēlēts. Ja arī kustonis pieskaras kalnam, tas akmeņiem jānomētā, un tik briesmīga bija parādība, ka Mūzus teica, es esmu izbijies un drebu. Bailes uznāk grēciniekiem, Dieva cilvēkiem un tiem, kas nav, sastopot Dieva svētumu. Mēs esam pieraduši domāt par Dieva sodu nākotnes formā, par laiku, kad Jēzus Kristus atgriezīsies, un mēs visi stāvēsim Dieva priekšā, Dieva tiesas zālē, un mēs domājam, ka mums ir laiks nožēlot grēku, laboties. Taču šeit Apostoļu darbu grāmatas 5. nodaļā Dieva sods nāk uzreiz, biedējošā veidā, pārsteidzot, šokējot. Šis gadījums aicina mūs pacīnīties ar Dievu, kā Jēkabs to darīja, kaut arī dodamies projām, klibodami. Brīdini cilvēkus. Mēs neatradīsim kaut ko līdzīgu šim Apostoļu darbu grāmatas 5. nodaļas notikumam katrā šīs grāmatas nodaļā turpmāk. Dievs sodīs Hērodu ar nāvi 12. nodaļā, taču Hērods nepiederēja pie Dieva cilvēkiem. Taču Bībelē ir līdzīgi gadījumi šim 5. nodaļas notikumam. Vai atceries notikumu ar Uzu un derības šķirstu? Tas ir aprakstīts 2. Samuēlas grāmatas 6. nodaļā. Ķēniņš Dāvids pārvietoja derības šķirstu uz Jeruzalemi.
vīrs vārdā Uza piedalījās šajā pasākumā. 2. Samuēla grāmatas 6. nodaļā no 6. līdz 7. pantam ir rakstīts, kad tie nonāca pie Nahona labības klona, tad Uza izstiepa savu roku pret Dieva širstu, lai to cieši saturētu, jo vērši paklupa. Tad tā kunga dusmas iekaisa pret Uzu, un Dievs viņu tur bargi sodīja, jo tas bija izdarījies pārkāpumu, un viņš turpat pie Dieva širsta nomira. Izskatās, ka širs varētu gāzties. Uza šķiet instinktīvi aizskāra širstu, lai to cieši saturētu, taču Dievs viņu nosita. Mūsu bauslība noteica, ka tikai levīte drīkstēja širstu nest, širstu pēc izgatavošanas un šķiet iesvētīšanas neviens nedrīkstēja aiztikt. Dievs neteica Uzam, es zinu, ka tev bija labs nodoms. Dievs nosita Uzu. Dieva sods vienā acu mirklī. 2. Samuēla grāmatas 6. nodaļā no 8. līdz 10. pantam ir rakstīts, un Dāvids bija satriekts, ka tas kungs lauzdams lauza Uzas dzīvību. Tāpēc šīs vietas vārds tika nosaukts Perets Uza, un tā līdz šai dienai. Bet Dāvids tanī dienā stipri izbijās tā kunga priekšā, tā, ka viņš izsaucās, kā Dieva širsts var nākt pie manis. Un Dāvids negribēja ļaut tā kunga širstu vest pie sevis uz Dāvida pilsētu, bet viņš novirzīja to uz Obed-Edoma, kāda gātieša namu. Vai mums nav tāda pati reakcija kā Dāvidam? Kā Dievs to varēja izdarīt Uzam? Kā Dievs to varēja izdarīt Ananijam un Sapfīrai? Jā, tas bija grēks, taču vai tas bija tik nopietns, ka cilvēkam bija jāmirst? Labi, lai mirst Ananija un Sapfīra, bet Uza tikai gribēja, lai širsts nenokristu no ratiem. Dāvids bija satriekts un stipri izbijās tā kunga priekšā, tā, ka viņš izsaucās, kā Dieva širsts var nākt pie manis. Dāvids novirzīja širstu uz Obed-Edoma namu. Kas notika ar šī vīra namu? Dievs to svētīja. Vēl viens piemērs. Dievs caur Jozu ieveda Izraēla tautu apsolītajā zemē. Izraēliešiem ar Dieva stipro roku bija jāiekaro Jērika, bet viņi nedrīkstēja ņemt sev laupījumu no Jērikas. Tikai viss sudrabs un zelts un vara un zelts rīki bija tam kungam, lai nāktu pie tā kunga dārgumiem. Jozos grāmatas 7. nodaļas 1. pantā ir rakstīts, bet Izraēla bērni pieskārās pie tā, kas ar lāstu bija nolemts iznīcībai, jo Ahans Karmija dēls, bet tas Zabdija dēls un tas Zeraha dēls no Jūdas cilts bija paņēmis no aizliegtā. Tad tā kunga dusmas iedegās pret Izraēla bērniem. Jērikas iekarošanas laikā Jērikas mūri krita uz āru, par ko liecina arheoloģija, nevis uz iekšu, kā parasti notiek šāda uzbrukuma laikā. Pēc Jērikas iekarošanas Jozue sūtīja samērā nelielu grupu pret citu pilsētu, taču Izraels cieta sakāvi. Kungs atklāja, ka tas notika tādēļ, ka Izraels bija paņēmis aizliegto. Caur noteiktu procesu kungs beigās atklāja vainīgo, kāds Ahans. Jozos grāmatas 7. nodaļas 20. un 21. pantā ir rakstīts, tad Ahans Jozovam atbildēja un sacīja, tiešām es esmu grēkojis tā kunga Izraēla Dieva priekšā, un redzi, kādu pārkāpumu es esmu izdarījis.
kad es laupījuma vidū ieraudzīju kādu ļoti labu babiloniešu apmetni un 200 sudraba sekeļu un zelta kausējuma stieni, kas svēra 50 sekeļus, tad es iekāroju šīs lietas un tās paņēmu, un redzi, tās ir paslēptas manas telts vidū, ieraktas zemē, bet sudrabs apakšā zem tām. Vismaz Ahans atzīs savu vainu, bet ar to nepietiks. No 22. līdz 24. pantam ir rakstīts, tad Jozua sūtīja sūtņus, un tie skrēja uz telti, un redzi, tiešām viņa teltī bija paslēpti šie priekšmeti, bet sudrabs tiem apakšā, un tie tos paņēma no telts vidus un atnesa Jozuam un visiem Izraēla bērniem, un tos nolika tā kunga priekšā. Tad Jozua un viss Izraels līdz ar viņu ņēma Ahanu, Zeraha dēlu, kā arī to sudrabu apmetni, zelta kausējuma stieni, viņa dēlus, viņa meitas, viņa vēršus, viņa ēzeļus, viņa sīklopus, viņa telti, itin visu, kas tam piederēja, un tos visus noveda Ahoras ielējā. Kas tad notiks? No 25. līdz 26. pantam ir rakstīts, un Jozua tad sacīja, kā tu mūs esi ievedis nelaimē, tā tas kungs tagad tevi ieved nelaimē, un viss Izraels to nomētāja ar akmeņiem, un viņi tos sadedzināja ar uguni un uzkrāva tiem virsū akmeņus, un tie uzcēla pār tiem lielu akmeņu kaudzi, kas ir palikusi līdz šai dienai, un tas kungs mitējās savā dusmu karstumā šo vietu līdz pat šai dienai, tādēļ vēl sauc par Ahoras ieleju. Šie ir notikumi, par ko mums ne īpaši patīk runāt. Tie ir neērti stāsti. Mums ne īpaši patīk šī dieva puse, vai ne? Vēl viens gadījums. Ārona dēli Nadabs un Abijs kalpoja kā priesteri dieva svētnīcā. 3. mūža grāmatas 10. nodaļā no 1. līdz 2. pantam ir rakstīts, un Ārona dēli, Nadabs un Abijs, ņēma katru savu kvēpināmo upuru trauku un ielika tur uguni un uzlika virsū kvēpināmās zāles, un tie nesa svešu uguni tā kunga priekšā, ko tiem nebija pavēlēts ņemt. Tad uguns izgāja no tā kunga un tā aprija viņus, un tie nomira tā kunga priekšā. Varbūt šie iegāja vissvētākajā vietā, varbūt viņi bija piedzērušies. Jo tajā pašā nodaļā no 8. līdz 11. pantam ir rakstīts, un tas kungs runāja uz Āronu, vīnu un stipru dzērienu tu nedzer, nedz tu pats, nedz tavi dēli, kad ejat saiešanas teltī, ka jūs nemirstat. Tas ir mūžīgs likums jūsu cilšu ciltīm, lai jūs varētu izšķirt starpību starp svētu un nesvētu, šķīstu un nešķīstu, un lai jūs varētu Izrēlu pamācīt visos likumos, ko tas kungs caur Mozu jums pavēlējis. Taču šajā nodaļā 3. pantā ir rakstīts, un Mozu sacīja Āronam, tas ir tā, kā to tas kungs bija runājis, sacīdams, es parādīšos svēts tavā vidū, un visai tautai to redzot, es parādīšu savu godu, bet Ārons cieta klusu. Visi šie gadījumi uzsver to, ka tas, kas pieder Dievam, nav prasts. Mums nebūs rīkoties neapdomīgi ar šīm lietām. Dieva klātbūtne ir nopietna patiesība. Šie kristieši apostoļu darbu grāmatas 5. nodaļā, kā arī mēs kristieši šodien, ir Dieva templis.
Dieva templis ir vieta, kur Dievs mājo. Pāvila 1. vēstulē korintiešiem 3. nodaļā no 16. līdz 17. pantam ir rakstīts: vai jūs nezināt, ka jūs esat Dieva nams un ka Dieva gars jūsos mājo? Ja kas Dieva namu samaitā, to Dievs samaitās, jo Dieva nams ir svēts. Tas jūs esat. Visa Kristus baznīca kopumā ir Dieva templis, ir runa par Dieva cilvēkiem, nevis celtnēm. Pāvila 1. vēstulē korintiešiem 6. nodaļā no 19. līdz 20. pantam ir rakstīts: jeb vai jūs nezināt, ka jūsu miesa ir svētā gara mājoklis, kas ir jūsos un ko jūs esat saņēmuši no Dieva, un ka jūs nepiederat sev pašiem, jo jūs esat dārgi atpirkti, tad nu pagodiniet Dievu ar savu miesu. Arī katrs kristietis individuāli ir Dieva templis. Pāvila 2. vēstulē korintiešiem 6. nodaļā no 14. līdz 18. pantam ir rakstīts: nevelciet svešu jūgu kopā ar neticīgiem, jo kāda daļa ir taisnībai ar netaisnību, kas ir gaismai kopējs ar tumsību, kā Kristus savienojams ar Beliāru. Vai ir kāda daļa ticīgajam ar neticīgo, kas kopējs ir Dieva namam ar elkiem, jo jūs esat dzīvā Dieva nams, kā Dievs ir sacījis: es viņos gribu mājot un viņu starpā staigāt, un es būšu viņu Dievs, un tie būs mani ļaudis. Tāpēc izejiet no viņu vidus un nošķīrieties no tiem, saka tas kungs, un neaiztieciet neko, kas ir nešķīsts. Tad es jūs pieņemšu, tad es būšu jums par tēvu, un jūs būsiet man par dēliem un meitām, saka tas kungs, visu valdītājs. Atkal 16. pants, kas kopējs ir Dieva namam ar elkiem, jo jūs esat dzīvā Dieva nams, kā Dievs ir sacījis: es viņos gribu mājot un viņu starpā staigāt, un es būšu viņu Dievs, un tie būs mani ļaudis. Vēstulē Efeziešiem 2. nodaļā Pāvils raksta, ka Dievs ir pārradījis pagānus un ebrejus sevī par vienu jaunu cilvēku. No 19. līdz 22. pantam Pāvils raksta: tātad jūs tagad vairs neesat svešinieki un piedzīvotāji, bet vienas valsts pilsoņi ar svētājiem un Dieva saime, nams uzcelts uz apostuļu un praviešu pamata, kura stūra akmens ir Kristus Jēzus. Viņā visa celtne kopā salaista aug par svētu templi tam kungam, un viņā arī jūs līdzi tiekat uzcelti par Dieva mājokli garā. Šie teksti māca, ka Dievs mājo kristiešos. Mūsos, ja mēs esam kristieši, šie gadījumi, ko mēs apskatījām, mudina mūs dzīvot ar Dievu svētājā dievbībā, svētumā, jo Dievs ir svēts. Nav vietas meliem vai godkārībai. Iedomājies citu vectēvu nekā tev ir vai bija. Šis vectēvs ir vientuļš, sieva, tava vecā māte, ir aizgājusi mūžībā. Tu apņēmies iepazīstināt vectēvu ar sociālajiem mēdījiem, taču vectēvs ir mazliet īgns. Tu centies padarīt viņu pievilcīgāku citiem, tu uzpukšķo viņu it kā. Vai mēs arī tā nedaram evangelizējot? Mēs cenšamies padarīt Dievu pievilcīgāku, maigāku. Mēs nerunājam par tekstiem, ko mēs lasījām šodien. Mums tie ne īpaši patīk. Tas nav, ko cilvēki vēlas, taču tas ir tas, kas cilvēkiem vajadzīgs. Pēc Heiguda domām ir divas problēmas ar šo pieeju, ka mums ir jāpadara Dievs
pievilcīgāks cilvēkiem. Pirmkārt, Dievs nav saucis mūs palīdzēt viņam sadraudzēties ar cilvēkiem. Dievs ir licis mūs vest cilvēkus pie viņa, lai tie tiktu pārveidoti caur to, ka sastop Dieva svētumu. Lūkas evangēlijā 5. nodaļas 8. pantā ir rakstīts: Sīmanis Pēteris to redzēdams krita Jēzum pie kājām un sacīja: Kungs, aizej no manis, jo es esmu grēcīgs cilvēks. Centienos padarīt Dievu pievilcīgāku, mēs spējam atturēt cilvēkus no tieši tā, kas viņiem ir vajadzīgs – Dieva svētuma sastapšana. Jo Dieva svētuma sastapšana izraisa pārmaiņas cilvēkos. Otrkārt, mums nav jāuzpukšo Dieva tēls cilvēkiem. Kad mēs cīnāmies ar Dievu, tas liecina par mūsu nepilnībām, nevis Dieva nepilnībām, jo nav nepilnību Dievā. Mums tas jāatceras. Mums nevajag bēgt no šodienas tekstiem par Dieva svētumu. Mums jāatļauj tiem aicināt mūs augstāk. Mūs aicina uz tuvām attiecībām ar Dievu, bet nevis paviršām attiecībām ar Dievu. Lūk, uz cik tuvām attiecībām mēs tiekam saukti. Vēstulē Ebrejiem 10. nodaļā no 19. līdz 31. pantam ir rakstīts: Tā kā nu mēs, brāļi, droši varam ieiet svētajā vietā Jēzus asiņu dēļ, ko viņš mums sagatavojas par jaunu un dzīvu ceļu caur priekšskaru, tas ir viņa miesu, un tā kā mums ir liels priesteris pār Dieva namu, tad tuvosimies patiesīgu sirdi, pilnā ticībā, apslacīti savā sirdīs un atsvabināti no ļaunās apziņas un miesu nomazgājuši ar tīru ūdeni. Turēsimies nešaubīgi pie cerības apliecināšanas, jo uzticams ir tas, kas apsolījis, un vērosim cits citu, lai paskubinātu uz mīlestību un labiem darbiem, neatstādami savas sapulces, kā daži paraduši, bet cits citu paskumdinādami un jo vairāk redzot tuvojamies to dienu. Jo ja mēs pēc patiesības atziņas saņemšanas tīši grēkojam, tad neatliek vairs upuris par grēkiem, bet gan briesmīga tiesas gaidīšana un uguns karstums, kas aprīs pretiniekus, kas pārkāpis mūzus bauslību, tas mirst bez žēlošanas 2 vai 3 lieciniekiem liecinot. Cik gan smagāku sodu jūs domājat pelnīs tas, kas Dieva dēlu minis kājām un derības asinis, ar ko viņš svētīts turējis par nesvētām un žēlastības garu nievājies, jo mēs pazīstam to, kas ir sacījies: man pieder atriepšana, es atmaksāšu, un atkal tas kungs tiesās savu tautu. Briesmīgi ir krist dzīvā Dieva rokās. Atkal 30. un 31. pants, jo mēs pazīstam to, kas ir sacījies: man pieder atriepšana, es atmaksāšu, un atkal tas kungs tiesās savu tautu. Briesmīgi ir krist dzīvā Dieva rokās. Tuvība, bet svētums. Tēvs ir svēts. Lai nešokē gadījums ar Ananiju un Sapfiru, lai šokē tas, ka mēs neesam nosisti. Viktors nav nosists, tu arī neesi. Lai šokē tas, ka Dievs nav sodījis mūs tā, kā viņš ir sodījis Ananiju un Sapfiru. Mēs esam tik daudz grēkojuši,
bet Dieva žēlastībā esam dzīvi. Dievs velk pie sevis, vēloties tuvību ar mums, taču mēs nedrīkstam aizmirst, cik svēts ir Dievs. Vēstulē romiešiem 5. nodaļā no 6. līdz 11. pantam Pāvils raksta, jo Kristus par mums bezdievīgajiem ir miris, tanī laikā, kad vēl bijām nespēcīgi. Neviens tik lēti nemirs par kādu taisno, par to, kas labs, jau drīzāk kāds ir gatavs mirt, bet Dievs savu mīlestību uz mums pierāda ar to, ka Kristus par mums miris, kad vēl bijām grēcinieki, jo vairāk tagad taisnoti ar viņa asinīm, caur viņu tiksim izglābti no dusmības. Jo ja mēs, kas bijām naidā ar Dievu, tikām salīdzināti ar viņu, viņa dēla nāvē, cik daudz vairāk salīdzināti būdami tiksim izglābti viņa dzīvībā. Bet tas vēl nav viss. Mēs pat varam sevi laimīgus teikt Dievā caur mūsu Kungu Jēzu Kristu, kurā tagad esam ieguvuši salīdzināšanu. Cienīsim Dieva svētumu, teiksim sevi laimīgus, ka Dievs mums piedāvā salīdzināšanu dusmu vietā. Ir vērts kalpot tādam Dievam. Āmen. Es aicinu jebkuru, kas nav vēl kļuvis par kristieti, to izdarīt Bībeles noteiktajā veidā, tā saņemot grēku piedošanu un svēto garu. Skaties lūdzu rakstu Patiesība par jūsu pestīšanu draudzes mājaslapā vai video Evaņģēlijs Labā vēsts YouTube kanālā Mācītājs Viktors. Lai Dievs tevi pasargā, lai Dievs tevi bagātīgi svētī.